Šoreiz es gribu parunāt par tādu interesantu tēmu, ka tagad uz zemes starp cilvēkiem sāk veidoties jauna veida attiecības, kādas agrāk nav bijušas. Daudz gadsimtus starp cilvēkiem ir bijušas duālās pasaules attiecības. Ko nozīmē duāls? Tas ir tā kā miets ar diviem galdiem, varētu teikt. Ir viens gals un ir otrs. Kas ir dualitāte? Dualitāte ir labs, slikts, balts, melns, priecīgs, bēdīgs, laimīgs, nelaimīgs, gaišs, tumšs, diena, nakts. Tātad pretējas lietas, pozitīvas un negatīvas. Tāpat arī emocijas, pozitīvas un negatīvas. Bet tagad dēļ tā, ka uz zemes nāk ļoti augstas vibrācijas, agrāk tās nāca tā periodiski pa laikam, bet sākoties ar šo gadu tās nāk regulāri, un mēs līdz ar to jūtam gan mums apkārt, gan citos cilvēkos, gan arī paši sevī, ka kaut kas mainās, kaut kas notiek. Un šīs vibrācijas ļoti spēcīgi ietekmē arī cilvēka apziņu, pārveidojot, atbrīvojoties no iestrādātajām duālajām programmām, tās pārto par vienpolārām. Līdz ar to mainās cilvēku domāšanas veids un uzvedība, attieksme pret citiem apkārtējiem cilvēkiem. No dzīves pazūd tādas emocijas, sajūtas kā skaudīgums, salīdzināšana, spriedelēšana, vēlme izcelties un apliecināt sevi uz citu rēķina. Un šīs izmaiņas var notikt tikai ar tīrām cilvēku dvēselēm, kuros jau ir pamodies garīgums, kur jau ir diezgan pamodušies, un viņos ļoti daudz kas mainās. Domāšanas veids, uzvedība, uztvere, attieksme pret visu apkārtējo, pret sev pašu. Ļoti daudz kas mūsos mainās, un to mēs varam jau sajust jau tīri, jau pat fiziski. Un tādā veidā starp mums cilvēkiem sāk veidoties tāds kā jauna veida attiecības, balstīts uz augstajām vibrācijām, jo augstās vibrācijās nav zemu vibrāciju un nav negatīvu emociju, negatīvu sajūtu, negatīvu domu. Mūsu apziņa pielāgojas jaunajām augstajām vibrācijām un mēs mainamies. Un tam ir vajadzīgs laiks, tas nenotiek tā vienā mirklī, tam ir vajadzīgs pietiekoši ilgs laiks, un katram cilvēkam šis process notiek ļoti individuāli. Katram šī pamošanās notiek savā laikā, jā. Ir jau, kas ir sen jau tā kā pamodušies, jā, ir, kur ir tikai tā drusciņi, ir, kur jau ir vidēji, ir, kur jau ir ļoti daudz, jā, un arī katram šis process notiek dažādos ātrumos. Ir, kas diezgan ātri, ir, kam tas notiek lēnāk, tas ir ļoti, ļoti individuāli, atkarīgs no mums, atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. No tā, kāda ir mūsu dvēsele, cik jauna vai veca, kāda ir mūsu dvēseles pieredze bijusi un ļoti, ļoti daudziem citiem faktoriem. Tā kā mūsos un apkārt mums notiek ļoti, ļoti daudz pārmaiņas, un jau mēs to tiešām varam ļoti izjust un pat redzēt. Fiziski sajust, fiziski jau to redzēt, kas notiek mums apkārt, vai ne tā?
tas ir iemesls un tas ir, kas notiek ar mums un apkārt mums.